Patreiz notiek process, kura pamatmelodija ir atgriešanās pie mūsu patiesā es. No mūsu 12 zīmēm tikai ar šo sietu palīdzību radīsies pēkšņi 2 reizes vairāk. Manā tādā simboliskajā stāstā stāvoklis būt asociējas ar okeānu. Okeāns atrodas šai stāvokli būt. Es nevaru iedomāties, ka okeāns varētu atrasties stāvokli un nebūt. Un šī zīmīgā sega ir visu Latvijas novadu zīmju apkopojums. Liekam vaļā otru daļu, jeb teiksim 5. daļu, jā, kā mēs redzam, kur ir runa par sietu. Jā, līdz šim mēs runājām par kodu, jā, tagad mēs runājam par sietu, jā, kas ir otra svarīga daļa zīmes anatomijā. Jā. Katram ir izdalīti jauni materiāli, jā, šāda veida, kas attēlo sieta daļu, kas ir nemainīgā daļa jostā. Ja? Tā ir principā tā daļa moda lielais atklājums, kas josta sastāv no sieta un koda. Ja? Un ka jostai ir viena nemainīga daļa un viena mainīga daļa. Ja? Tās ir tās 12. Šī tā nemainīgā daļa. Jā. Ja? Tā mainīgā daļa ir ties kods, ja? Ko mēs jau sagatavojām. Ja, kas ir katram savs, ja, kā mēs redzam, bet katram ir vienāda šī sieta daļa. Ja, un šī sieta daļa sastāv no tumšiem gaišiem elementiem, ja, jeb kontrastējošiem elementiem. 6x6, ja, ļoti parocīgi, ja, mēs uzzīmējam 6x6 kodu, ja, tāpēc precīzi, ja, mēs viņu varam pārnest tagad uz šo sietu. Ja. Un tagad tas interesantais un fascinējošais moments, kas radīsies, ja, no mūsu 12 zīmēm, tikai ar šo sietu palīdzību radīsies pēkšņi 2 reizes vairāk, 24 zīmes. Un nebūs tā, ka atkārtosies tās zīmes, ja, bet viņas neatkārtosies. Ja, respektīvi, katra zīme vienkārši ar sietu palīdzību, ja, ko modrs sauc par sieta nobīdi, ja, tad, ja mēs iezīmētu mūsu, teiksim, jebkuru no mūsu zīmēm, ja, šajā laukā, ja, 6x6 vienreiz un 6x6 otrais, ja, ja mēs viņu uzzīmējam vienkārši blakus vienotrai, ja, tad viņa, protams, atkārtotos. Bet, ja mēs pa vienu rindu nobīdam, ja, vienkārši vienu rindu tālāk zīmējam vai tuvāk, ja, tad rodas pilnīgi jauna zīme, ja, ko grūti izskaidrot. Ja. Ja te ir viens piemērs, ja, man šķiet, ka jā, Olgai ir tieši šī zīme, ja, jo Olga tieši to 7. zīmi izmantoja, vai ne? Tāpēc Olga, tu redz, tā ir viena no tavām zīmēm, vai ne? Un tagad viņu pievienojot jostai, ja, šī viena tava zīme, ja, rada, kas ir tradicionāli zīmes, ja, jostā, ja, tā kā vēzītes, ja, vienā pusē, un otrs krusts ar bezgalības zīmi. Ja. Bet abas šīs zīmes ir radušās no šīs vienas zīmes. Ja. Tas ir neticami, ja. Pilnīgi atšķirīgs. Ja. Un tikai tāpēc, ka ir šī sieta nobīde. Ja, un tā sieta nobīde nozīmē to arī priekš mums šeit, ja, ka mēs zīmējam, pārnesam katru no šīm 12 zīmēm, ja, burtiski atkārtojam, ja, uz vienas lapas, ja, bet nevis turpinām tur, kur mums ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 ar šo, ja, bet sabīdam viņu kopā, tur, kur mums beidzās pirmā, ja, tur mēs sākam nākošo. Tev pārklājās pa vienu, ja? Nu, viņa pārklājās, bet tā sieta uzbūve ir tāda, ka neizskatās, ka pārklājās. Ja, mēs viņu principā varam bīdīt arī uz otru pusi, ja? Bet, ja man pareizi atmiņā ir, ka modrs viņu sabīdīja kopā, nevis atbīdīja vienu no otras. Ja? Tā kā, ja mēs viņu sabīdam kopā, tad beigās rodas viena tukša līnija, kuru mēs varam aizpildīt vai no ar sarkano vai ar pelēko. Ja? Vai no ar primāro krāsu vai ar fona krāsu. Ja? Pēc izvēles. Ja? Tur nav definēts, ja? Kā mēs to darām. Ja? Abas izskatās lieliski. Ja? Nav problēma. Ja? Vai nu mēs izvēlamies ar tumšo vai gaišo. Ja, vienu aizpildam. Man ir jautājums, tie pirmie 8, ko mēs zīmējam, bija
Tad pirmie 8. Jā. Secība nav svarīga. Secība nav svarīga. Svarīgi ir, ka visas ir. Jā, tas ir tas. Tagad viss ir viens. Mēs varam ņemt bez maz vai šitā un šitā. Jā, okay. Vienkārši neaizmirst kādu. Neaizmirst. Šo darba daļu sauc kā mēs darīsim? Koda savienošana ar sietu. Koda savienošana ar sietu. Kods un sietas, abi elementi savienoja. Un rodas josta. Jā, tie biti, būtiski, tas ir tā ir viena rūtiņa, šitā ir viena rūtiņa koda. Paskaties, šitas ir šeit, vai ne? Šitas ir tas, vai ne? Šis te ir. Jā, tas viens bits. Jā. Jans. Jā, un tad nākamais ir šitie tukšie, un tad ir 3. Vienkārši domāt pārzīmē, tos bitus uzliek uz tā sieta. Jā? Jā, jāpaskatās, jāpamās līdz tā. Domāts jau otro reizi to dara, tāpēc viņš tik droši to var. Es domāju, šis būs Māras tīkla skolās. Galvenais priekšmets. Un eksāmens. Eksāmens, jā. Varbūt, kad uzzīmējam vienu zīmi, tad piebremzējam, un tad, ejot, ir svarīgi, kur mēs sākam to nākošo. Jā. Mēs zīmējam to pašu zīmi, un mēs arī nezīmējam no nākošā sākot. Tā arī būs kļūda. Mēs viņus bīdam kopā, un turpinam zīmēt. Tā, lai pēdējā paliktu tukša. Tas teicamnieks manī nav nomiris, tas, kurš nerealizējās vidusskolā. Viņš grib pareizi darīt. Tad nav slikti ar mani. Tur ir tāds, ja tu skaties visu sarkano kopā, teiksim šāda zīme. Tās lielais krusts. Un šeit tev tas lielais krusts nav, un šeit tev veidojās tādi stūri. Tā kā citu zīmi. No attālums labāk tomēr. Tad mēs ejam pēc kārtas, katru to? Jā, var iet tālāk. Tā, mums vai numurēt, vai tas ir? Var vienkārši atzīmēt, kur ir gatava. To jau mēs redzam, ka viņi gatavi. Palēks vai sarkans, kaut ko teici? Mēs tikai to sarkanu aizkrāsojam, Principā mēs tagad to nekrāsojam? Nē, to var darīt, var nedarīt. Ja nedara, tad paliek pelēks. Tad ir tas otrs variants. Aizkrāsot. Beigās mēs varam. Varam beigās, jo tad, kad mēs viņu sagriežam. Varbūt daram, vai katrs izvēlās. Var izvēlēties, Tātad izstāst vēlreiz par šito. Ja mēs atstājam neaizkrāsotu, to pēdējo, tad viņa paliek tajā, otrā plāna tonī, tajā pelēkajā, praktiski. Ja mēs viņu aizkrāsojam, tad viņi ir tajā pirmā plāna tonī, primārā krāsa. Mēs varam izvēlēties, aizkrāsot, neaizkrāsot vai katru otru aizkrāsot, piemēram, tad lai ir līdzsvars. Pat var tā? Katru arī, protams, piemēram. Tad ir līdzsvars. Tad viņi turpinām.
Var arī beigās to darīt, ja? Var arī beigās. Man vēl nav. Nesajaukt vienkārši, ja. Ja mēs turpinām, tad atkal, ja, tā tukšā daļa ir labajā pusē, piemēram, ja. Un tad vienmēr tā turpinām tālāk. Tās ir tās jostas, kas pēc semināra rodas. Jā. Vai tam mums arī būs tāda? Nu, jā. Oi. Uzreiz jau, ja tev ir, teiksim, 4 ap centru, tad uzreiz redz, ka veidojas vienā vietā krusts un otrā gredzenis. Un tas parāda to, ka ir pareizi uzreiz. Ka ir pareizi. Un arī tas, vai ne? Tad uzreiz iezīmēs. Tā kā būs pelēkais vēl klāt, ja tas būs pavisam labi. Tad jau būs gatavojos. Vēl viena daļa mums ir palikusi par tiem par burtiem, 16 burti, tas mums vēl jāizrunā noslēgumā. Tas nebūs saistīts ar zīmēšanu, jā, tas vienkārši drusku pie teorijas. Jā. Un tā kā tā pirmā rinda ir tāpat, tas pats, kas pēdējais, vai ne? Tā pirmā rinda principā vienmēr paliek, tur nav jāpiezīmē kaut kā klāt, vai ne? Vai, jā. Šeit, ja? Jā, nē, nu, teiksim, ka tu viņu savieno, jā. Jā, tad tā kā pirmā un pēdējā ir vienādas, jā. Vai ne? Tad arī šeit pirmā un pēdējā ir vienādas, tas nozīmē, ka tas savienojums ir bez papildus kaut kādiem citiem vēl elementiem. Pilnās līnijas. Un pretējā, augšējā un apakšējā, jā, viss tas labi. Atnāca iedvesma man padalīties ar, šī ir manas dzīves pirmā zīme, kas ir pirmā gan manā mūžā, gan viņai ir arī tāds zīmīgs teksts tur pamatā, ko Modris ar Armandu man uztaisīja. Tas ir viens, tas ir, respektīvi, tas manā dzīvē, tas ir šis te sēklas zīme, no kuras sākās šis te viss Māras tīkla atritināšana. Un savukārt, tad, kad es jau biju iedvesmojies, kā rezultāts šim te visam, ko mēs tagad daram, pirms 11 gadiem bija, es biju toreiz Laimas rūpnīcas laimīgais īpašnieks, un sakarā ar to es ieliku 4 vārdus. Latvija, Rīga, Laima, tā bija tā laima, kas joprojām ir laima, un mīlestība. Tad šos 4 vārdu salikums veido šo skaisto zīmi. Un tad vēl iedvesmojoties, es izgatavoju zīmes visiem Latvijas novadiem, saucams par novadiem, un Latvijā, manuprāt, bija ap 40 novadu. Un tās novadu zīmes, kas tika izgatavotas, sastāvēja no vārdiem Latvija, piemēram, kocēni un mīlestība. Un
Un tad šīs zīmes ar pavadvēstuli tika izsūtīts uz visiem pašvaldību vadītājiem, visām pašvaldībām, un dažas arī atbildēja, un tagad sēkla tika iesēta tālāk, un šī zīmīgā sega ir visu Latvijas novadu zīmju apkopojums. Un, manuprāt, tas kaut kas fantastisks, ja? Es teiktu tā, ka neatpaliek no Indras tīkla, kā tu domā. Tieši tā. Jā, tā kā šādi. Un pēdējā laikā man cilvēki, ko es satieku, dāvina visās grāmatas, un mēs satikāmies ar universitātes dombiedru grupu. Un viņi ir izveidojuši māras tīkls un latviskais kods. Kods ir domāts ir zīmes kods. Tas ir tas pats, ko mēs darām, tikai mazliet citiem vārdi ir nosaukts. Un šeit pat ir, šeit pat jau ir māras tīkls, drosme darīt, saskaņošanas loks, man izvēle, tā kā notiek arī tas, ko Edgars Liepiņš sauc par vārīšanos. Process notiek, burbuļošana. Šis tātad no universitātes. Šis ir Žanetes varējums. Krišāns Barons, citi latvieši, mūsu tēvzemes aprakstīšana. Kāpēc man tas paņēmās? Tāpēc, ka tas, ko Krišāns Barons darīja, un tas, kā saucās šī grāmata, mūsu tēvzemes aprakstīšana, būtībā ir tas pats, ko mēs tagad darām. Mēs jau viņu aprakstām, tikai var aprakstīt dažādi. Ar soļiem, ar zīmēm, ar kodiem un visvisādi. Un to mēs arī turpināsim darīt, jo tas galva rezultāts visām šīm darbībām būs, ka zīme, ja māras tīkls tiks iznests ārā uz Latviju, uz zemi, un aptvers visu mūsu mīļo zemīti. Un šeit ir tāds domu biedru grupējums, kas ienāca manā pasaulē caur Dairu Jātnieci, un šī ir viņas grāmata, kur būtībā ir viss pa to pašu, tā ir tāda kā Latvijas, ja senlatviešu kosmogonija. Tas ir kaut kas tāds neaptverams. Ja kāds vēl nav nopircis šo grāmatu, tad es ļoti iesaku. Ja? Viņa pirmkārt skaista, un otrkārt viņa arī uzlauž programmu prātu. Jo, teiksim, es parādīšu kādu bildīti. Skaties, tas ir, astoņītis, siekmērs, riekšava, visas zīmes. Ļoti skaists viss, jā. Un tā kā arī mums ir sava sena pasaules un sevis izpratnes zinātne, sapcīt, kurā planētas netiek ņemtas vērā. Tikai zvaigznāja un augstākas esības formas. Liels paldies! Jā. Tad mēs palaiko aiztrāsmēm, ne? Jūs ne? Jā, tas ir. Varbūt, kā tu domā, es paturpinu, varbūt sarkano. Jā, tas sarkanais ir ieteicams pabeigt. Jā, es pabeigšu, un tad savādāk būs.
Tātad patreiz notiek process, kura pamatmelodija ir atgriešanās pie mūsu patiesā es, jeb esības. Jo šim es nav nekādas sakara ar to, ka es gribu, es varu, es izdarīšu, mans. Tas ir no vārda esība. Un šeit ir divi. Nolasīšu uzreiz, jo pēc tam aizmirsīšu. Tātad 19. septembris. Tev būs gandrīz neiespējami sevi nodalīt no savas personas, vārda un veidola. Tas var notikt vienīgi tad, kad tas, kurš domā par sevi, pats ir izzudis. Tātad spogulī skatoties neizdosies, neredzēt savu veidolu, varbūt, ja skatās ilgi un diennakti skatās, tad varbūt arī izzudīs kopā ar spoguli. Manuprāt, iet runa par atrašanās stāvokli būt, kas ir ļoti grūti, to es pēc sevis. Kad es sāku to apgūt, tad man tas bija vienkārši neiespējami kā tādam personību ekspertam. Un, un kad tu nonāc stāvoklī būt, tad tu zini, ka tu tur vienmēr esi bijis. Bet es domāju, šis ir tas, ko mēs jau minējām, ka mēs patreiz esam stāvoklī būt. Manā tādā simboliskajā stāstā stāvoklis būt asociējas ar okeānu. Okeāns atrodas šai stāvoklī būt. Es nevaru iedomāties, ka okeāns varētu atrasties stāvoklī un nebūt. Nu, ja. Tu vari? Nu, vienkārši nav okeāna. Vienkārši nav okeāns. Bet tā kā okeāns man asociējās ar garu, tad tas neies cauri. Ok, noslēgumā 7. daļa. Zīmes alfabēts. Zīmes alfabēts veidojās no 16 burtiem. Šeit mēs redzam kodus šiem 16 burtiem, kas ir burtiski binārs, matemātisks rindas veids. Matemātiķi uzreiz atpazītu bināro sistēmu. Šeit no 4 tukšiem līdz 4 pilniem laukiem, un ar visām variācijām, visām iespējām, kuras neatkārtojas. Un tad, ko mēs darām, mēs jau zinām, tā kā jostu zīmēšanas pasākumā mēs pieliekam 16 reizi arī sietu pie šiem kodiem, un tad veidojas šie 16 burti, no kuriem var salikt jebkuru jostu un jebkuru zīmi. Tie ir 16 burti. Mēs strādājām bitu pa bitam, bet ir arī šī modras ar citu patentētā versija, ko viņš sauc par spēli, intelektuālu spēli, ar kuru viņš arī eksperimentēja tā, ka reālas nīcas jostas izgriezums pie spēles, un tad šie 16 kauliņi, vairāk kārt, katrs kauliņš ir izmantojams, un salikt jebkuru nīcas jostas reālu fragmentu, kā uzdevums. Un tādas spēles viņš bija vairākas izveidojis, vienu man arī bija uzdāvinājis, un viņš vienkārši dāvināja, viņš kā dāvanas, es nezinu, cik daudz pavisam tādas bija, bet bija vairākas. Un tā izskatās šie spēles kauliņi, burtiski tur noslēdzot zīmes semināru, lai modriem vēlreiz viņa idejām un intelektuālajiem ieguldījumam būtu tāds kā godinājums no mums visiem. Tā kā liels paldies visiem dalībniekiem un par to, ka mēs visi arī turpinām modru tradīciju. Un cerams, ka tas ies vēl vairumā un plašumā. Liels paldies visiem! Paldies tev, paldies modrim, paldies ikvienam!